Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa. Dievs ir ar mani 3. nedēļas lasījums. Piektdiena. Turpinot ceļu ar cerību. Jēkabs, atsākot savu lielo ceļojumu, izskatījās pēc gluži cita cilvēka. Viņa pleci vairs nebija nošļukuši, tie bija iztaisnoti. Viņš smaidīja, nevis izskatījās nobijies. Kad viņš laimīgi soļoja uz priekšu, likās, ka viņa kājas gandrīz lec no prieka. Arī iekšēji Jēkabs jutās jauns. Dievs bija aizslaucījis viņa kļūdas. Jēkabs bija iemācījies, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1:9. Tēvoča Lābana teltis vēl bija tālu, bet Jēkabs par to nesatraucās. Garā pastaiga dos viņam laiku sarunāties ar savu draugu Dievu. Jēkabs jutās pārliecināts, ka nav viens. Dievs viņam bija apsolījis: es esmu ar tevi, es tevi pasargāšu. 1. Mūzus 28:15. Dievs arī bija apsolījis dot viņam lielu ģimeni un viņu svētīt. Kāds mīlošs, laipns Dievs. Vienīgais, ko Jēkabs gribēja, bija slavēt viņu un viņam pateikties. Ko viņš varētu Dievam teikt? Izlasīsim Psalmu 145, 1-3. Dāvida slavas dziesmu. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņ, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ikdienas es tevi teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Liels ir tas kungs un augsti teicams, neizdibināma ir viņu varenība. Nav nozīmes tam, cik lielas ir tavas kļūdas. Dievs apsola piedot un svētīt arī tevi, un tas ir kaut kas, par ko patiesi varam slavēt Dievu. Mani interesē. Vai vari saviem vārdiem pastāstīt stāstu par Jēkaba ceļojumu? Šodien ir piektdiena, vai zini, kā Bībelē vēl sauc šo dienu? Sataisāmā diena, jo šodien Dievs mūs aicina sataisīties, sagatavoties sabatam, kas iesāksies jau šovakar, kad norietēs saule, lai tev un man izdodas sagatavoties sabatam. Novēlu tev jauku sabatu kopā ar Jēzu, ģimeni un draugiem. Tas grāmatiņas 25. lapusē aicinu tevi izlasīt pārdomas par to balto, skaisto vielu, par ko bērni zīmējumā priecājas. Noslēgumā dzirdēsim atmiņas panta dziesmu. Vai varbūt vari to nodziedāt viens pats? Pēc dziesmas vēl kopīgi pielūgsim. Ja
atzīstamies savos grēkos, ja atzīstamies. Tad viņš ir uzticīgs un taisns, tad viņš ir uzticīgs. Kā viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Kā viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja atzīstamies savos grēkos. 1. Jāņa 1:9. Ja atzīstamies savos grēkos, ja atzīstamies. Tad viņš ir uzticīgs un taisns, tad viņš ir uzticīgs. Kā viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Kā viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja atzīstamies savos grēkos. 1. Jāņa 1:9. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Dievs, ka Tava piedošana un mīlestība mūs pārveido, dara stiprus un drošus. Paldies, ka Tu vienmēr esi kopā ar mums, staigā ar mums, sargā mūs visos mūsu ceļos pēc Tava labā prāta. Par to no sirds pateicos Tavā vārdā, Jēzu. Āmen!